Vai arī proaktīvs valodas piemērs varētu būt, kad nevis to attaisnojies, bet tu atvainojies cilvēkam uzreiz. Un tās prioritātes ir viss tu, visa tava dzīve. Un arī viens, kas te ir, vienam praktizēt sinerģiju nav īsti iespējams, jo tev vajag citus cilvēkus. Es reāli veselu gadu asināju zāģi dažādākajos veidos. Sveicināti, mans vārds ir Ilze Čerevko, un šis ir podcasts Strādā gudri, nevis smagi, kur mēs runājam par to, kā būt efektīvākiem un produktīvākiem gan ikdienā, gan profesionālajā dzīvē, tajā pat laikā tērējot mazāk resursus un enerģijas. Mūsu ikdienas paradumi veido to, kādas rīcības un kādas lēmumus mēs pieņemam. Savukārt rīcības un lēmumi ir pamats tam, kādus rezultātus mēs sasniedzam. Un šobrīd mēs parunāsim par paradumiem, par tiem paradumiem, kas ļauj mums labāk performēt un sasniegt labākus rezultātus. Tāpēc šodienas studijā pie mums ir Matīs Haritonovs, kurš ir Franklin Covey treneris. Prieks, Matīs, redzēt tevi. Čau, Ilze, prieks būt šeit. Un Matīs ir Franklin Covey treneris, un man liekas, tev viens no mīļākajiem tematiem ir tieši šie efektīvi 7 cilvēku paradumi, vai ne? Jā, produktivitāte cilvēkiem un kā to ieviest ikdienā noteikti, un sākot jau pašam ar sevi. Tu šodien iepazīstinās to, kā tu pats šos paradumus dzīvē pielieto, bet Matīs ne tikai stāsta uzņēmumiem, kā viņš pielieto kā pielietot paradumus, kā kļūt efektīvākiem, kā labāk strādāt, bet es saprotu, ka tu arī palīdzi praktiski sasniegt labākus rezultātus, transformācijas procesos, tu piedalies uzņēmumos, palīdzi uzņēmumiem digitalizēties, sakārtot kaut kādas strateģiskās lietas, datus, iemācīties lasīt datus. Kas vēl? Kas vēl? Nu, teiksim tā, tās cepures, ko es nesāju, ir vairākas, un treneris tā ir viena no pēdējām cepurēm, ko es esmu pievienojis savās lomās, savā profesionālajā, tā teikt, bagāžiņā, bet ikdienā, jā, es, teiksim tā, strādāju kā biznesa konsultants, projektu vadītājs, un kā es pašam patīk sevi dēvēt, ir change agents, pārmaiņu aģents un cilvēks, kas palīdz organizācijām mainīties, jo pastāvēs tas, kas mainīsies. Klau, man tev ir pārsteigums. Man ir pārsteigums tāds, ka mums ir viens runātājs, kurš tevi labi pazīst, un viņš arī par tevi ir ierunājis ziņu. Matīs pazīstu jau ilgu laiku, un, ja jūs prasat manu viedokli, ļoti patīkams cilvēks. Komunikācija ļoti atvērts, draudzīgs, izprotošs, māk noklausīties, māk atrast risinājumu, ja konflikta situācijā ar plašu redzesloku. Vienmēr interesēs par kaut ko jaunu, vienmēr domāja par attīstību. Manuprāt, bija lielisks vadītājs savu komandai un arī lielisks komandas spēlētājs. Viņš arī, manuprāt, varēja pasniegt sarežģītas lietas ar vienkāršu valodu. Jā. Atceros viņu ļoti pozitīvas puses, un jā, mēs runājam par dažādām lomām komandā, ka viņš bija riktīgs integrators, kurš mācīja savienot emocionālas un flegmatiskas puses kopā, meklēt kaut kādu risinājumu un nomierināt gadiem, ja bija vajadzība. Līdz ar to, es domāju, ka ļoti nobrieduši dvēsele, atceros arī par viņu interesēm, visad veselīga ēdienu izvēle, atceros viņu mērķiecīgu pašattīstību, skriešana. Jā. Tad cilvēks ir ļoti dažādi plašam interesēm. Jā. Līdz ar to atvērts, mērķiecīgs, patīkams sarunā, nekad netraucē. Vislabākas rekomendācijas. Vai tev izdevās atpazīt runātāju? Jā, runātājs sasildīja sirsniņu. Ladislavs, ar ko mēs esam pavadījuši vairākus gadus kopā organizācijā Saitek un Solvei tajā laikā. Un tieši tādā pamatīgā transformācijas periodā viņš ienāca, kad mēs ieviesām continuous improvement kultūru. Un ieviest kultūru nav tas vieglākais, bet tiešām ar tādām labām atmiņām arī atceros to ceļu, ko mēs gājām cauri, esot organizācijas vadības komandā, izaicinājums, ar ko mēs saskārāmies, sākt likt pie sienām tāfeles komandām ar viņu rādītājiem, ikdienas sapulces un tā tālāk. Jā, tas bija
interesants periods, kas man palicis sirdī kā ļoti, ļoti vērtīgs. Tiešām tāda, es varētu teikt, mana profesionālā pāreja no komandas vadītāja uz projektiem, pat ja tā tagad atskatoties, varētu teikt, tāds pivotal mirklis. Es esmu vēl skatoties tavas biogrāfijas, pamanīju tādu vārdu salikumu kā Epictus Digital. Kas ir tas un ko tu šobrīd ar to dari? Epictus Digital ir šobrīd viena cilvēka šovs, jeb mana cilvēka šovs profesionālā jomā. Es esmu pagājušā gada sākumā pašā dibinājis savu uzņēmumu un konsultēju uzņēmumus, palīdzu projektos, dažādos mazākos, lielākos, ieviest, teiksim tā, mūsdienu nobražātais jau vārds digitalizācija, sākot no, pieņemsim, tas varbūt Power BI Solutions vai palīdzēt sakārtot kādus biznesa procesus iekšēji. Tā kā tas ir tas primārais fokus tiešām un ir mūsdienu pasauli palīdz to dalīt arī starptautiski. Tā kā ar vienu kāju vēl joprojām es esmu ārpus Latvijas, bet arī Latvijā. Un tas mans mērķis arī ir starp Latvijas uzņēmumiem, ir sevišķi tādiem vidējiem, mazākajiem uzņēmumiem palīdzēt, teikt tā, izmantot tās pieejamās lietas, kas ir, vai tie ir kaut kādi jauninājumi no aplikācijām, kas ir bezmaksas aplikācijas, kā piemēram minēt, kas, es ticu, lielajos uzņēmumus visiem ir pašsaprotams, ir Miro, Tāfel, tāda, ko var izmantot, un tāds praktisks, kur mēs vienā vietējā uzņēmumā ieviesām, un tas ir ļoti aizgājis organizācijās, komandas sadarbībai palīdzēt un vizualizēt dažādas lietas, ko vairs nerakst ar roku uz tāfeles, bet ir digitāli pieejams, cilvēks var apskatīties attālināti dažādās vietās. Un, tā kā tas ir tas mans šī brīža fokus, paralēli, protams, strādājot kā trenerim, kas tiešām es ticu, ka ir lieta, ko es vēlos turpināt ilgtermiņā, teiksim, tāda sirdslieta. Tādā veidā arī palīdzēt organizācijām sasniegt izcilību, kas ir Franklin Covey misija. Un kas to redz nākotnē, varbūt Epictus Digital arī paplašināsies cilvēku ziņā. Tā kā to redzēsim. Klau, to, ko tu visu nosauci, tu tiešām paspēji daudz. Un mēs visi gribam zināt, kas ir tie tavi paradumi, lai tu būtu tik jaudīgs un spēcīgs. Ķeramies klāt, un pirmais ir par to, tāds paradums, esi proaktīvs. Manuprāt, ja mēs runājam par proaktivitāti, tad vispār kaut kādas izmaiņas un pārmaiņas un iziešanu no stagnācijas var panākt tikai tie cilvēki, kas ir proaktīvi. Es gribētu, lai tu vispār pastāst par šo paradigmu un principu un kā tas vispār iet kopā ar efektivitāti. Šis, teiksim tā, ir sākums. Es gribētu teikt sākums ļoti daudz kam, un tie atslēgas vārdi, es pat gribētu teikt, ir izvēle, iniciatīva, un vēl viens ļoti svarīgs, pat vismaz man personīgi, tā ir atbildība. Pirmkārtām atbildība tā kā pret sevi, un tad jau ir tā izvēle. Un izvēle pieņemt lēmumus, pieņemt lietas, un apzināšanās tādā ziņā, ka es esmu atbildīgs par savu dzīvi, saviem lēmumiem, ko es pieņemu. Tā kā tas ir tāds pamats, ar ko varētu sākt. Un tad jau aiziet tālāk, kur varētu runāt par piemērs par proaktīvu valodu, par pozitīvāku pieeju, par iniciatīvas uzņemšanos. Tā kā, ar to viss sākās. Kas ir proaktīva valoda? Paskaidro. Es neesmu to dzirdējis tā terminu. Jā, varētu sākt kaut vai ar tādu. Mēs ļoti bieži sakam, ka es nevaru, es to nedarīšu, bet īstenībā mēs izvēlamies kaut kādas lietas darīt. Un tad tā arī varētu teikt, ka es izvēlos darīt to un to. Vai arī proaktīvas valodas piemērs varētu būt, kad nevis to attaisnojies, bet tu atvainojies cilvēkam uzreiz. Un tas varētu būt tādā sarunā arī, kad kādu esi aizskārs, ka tu arī saki, un bieži vien mēs sakam, ka es jau, ja es tevi aizskāru, es gribu atvainoties. Būtībā, tas jau pasaka tā kā, es gribu atvainoties par šo situāciju. Un cik ir, teiksim tā, veiksmīgi ikdienā sanāk piedomāt pie šīs valodas tev pašam? Es piedomāju, bet tāpatās tas noteikti nav ideāli, un es citreiz jau pasaku tās lietas, un tad arī ir tāds, kad es to varēju pateikt arī savādāk. Un tāpēc tas ir nemitīgs process un ceļš, un
Pie tās proaktivitātes es gribētu pieminēt arī tādās ikdienas lietās piemērus arī, kas manuprāt, ir tā proaktivitāte, ir, tas atkal atvērt durvis, pateikt paldies, sasveicināties ar cilvēkiem. Tas ir tas pamats, kā vismaz es sevi mudinu kodās situācijās, manuprāt, radīt sev to kā pieradumu jau, ka es ikdienā tā rīkojos, un tad vieglāk ir arī citās situācijās. Ok, tātad es sadzirdēju proaktivitāti, tad mēs jau sākam domāt par to, kādu valodu mēs izvēlamies un sevi tā kā programmējam būt proaktīviem. Kas ir vēl kaut kādas darbības, ko mēs varētu veikt, lai to proaktivitātes ieradumu sevi spēcinātu? Arī Franklin Coveyona apmācībās ir tāds see, do, get aplis, jeb arī tātad princips, kas tas, kā tu lietas redzi, ietekmēs to, ko tu darīsi. Un tas, ko tu darīsi, ietekmēs to, ko tu dabūsi, kādu rezultātu, gala rezultātā dabūsi. Tā kā es teiktu, tas atkal ir par to, kā mēs sevi, kā tu minēji ar to valodu, kā mēs sevi programmējam. Un tas jau ir pirms kaut kāda lieta sākšanas, tā teikt, sevi ieprogrammēt un uzņemties to darīt. Tas, kas man palīdz, ja mēs skatāmies jau kaut kādās praktiskākās un lielākās lietās, es to saskatu arī tādu kā savu veidu proaktivitāti. Pirms es sāku kaut kādu nopietnāku projektu vai darbu, ko es izdarīt, ka es pat uzlieku tā kā plānu. Pirms es kaut ko sāku vienkārši darīt, kas ir tas ideālais, ko es gribētu sasniegt, un tas man palīdz ielikt tādu virzienu, kursu tajā lietā, ko es gribu panākt ar to. Nākamā lieta, par ko es gribētu parunāt, ir sāc ar svarīgāko. Arī viena tāda ļoti spēcīga paradigma, un tieši šodien, mana diena, viss bija saplānots, es atnācu uz darbu, un visi mani plāni nobruka, es izšķīdu mazos telefonu zvanos, cilvēki nāca kabinetā, jautājumi, viens grib parunāt, otrs grib parunāt, un tad, kad diena beidzās, tad ir tā, ka es paskatos uz to savu listi, un liekas, neko neesmu izdarījusi. Un tāda bija mana šodiena, un savukārt rītdiena man bija paredzētas tikšanās, un rīt man ir pilnīgi brīvs, visas tikšanās ir atcēlušās. Un tā mana ikdiena ir tik tāda, teiksim tā, saraustīta un samudžināta, ka brīžiem liekas, ka jā, nekas nav padarīts, neko nevar paspēt. Es teiktu, noteikti ļoti daudzi var asociēties ar to, ar mūsdienu dinamiku un vidi, tā kā es teiktu, nevajag sev pārmest, tā notiek, sākt ar to. Bet, ja mēs domājam jau konkrētāk vai runājam pēc principā, 7 habits principiem un sāc ar svarīgāko, tad tie atkal atslēgas vārdi būtu fokus, prioritātes. Un viņas zināt. Zināt savas prioritātes ir tas sākums. Es teiksim tā, pieņemšu, ka tu jau biji saplānojusi un zināji tās prioritātes, kas ir ļoti labi, bet tas ir tas sākums, un ar to ir jāsāk, ka mēs plānojam, mēs apzināmies savas prioritātes dienai, nedēļai, mēnesim, un tas ir, teiksim tā, kas man palīdz tajā ikdienā, un būt patiesam izvēles brīdī, izmantojot Franklin terminoloģiju. Ko tas nozīmē būt patiesam tajā izvēles mirklī? Kad, ja tev ir saplānota nedēļa, saplānota tā diena, tev pienāk tie mirkļi, kur tev ir jāpieņem tas lēmums. Vai svarīgāk ir šis klienta zvans, vai tomēr palikt pie tā man ieplānotā, kas iespējams, ka tu šodien pieņēmi visus tos svarīgākos lēmumus arī. Es to nevaru pateikt, to tikai tu pati vari pateikt, jo pienāk situācija, kur ir jāatliek arī kaut kāds. Bet ideālā variantā, un kā es sāku to savu nedēļu, katru pirmdienu man ir laiks kalendārā, un šis ir tiešām laiks, kas ļoti reti kaut kas cits ir, ka man tas ir pirmdienā pirmā lieta, un par laimi, vai es neļaujos arī pirmdienās jau, ka man būs 8 vai 9 kāds zvans, tā ir izņēmuma kārta. Ir laiks, ko es pavadu, ielikt pusstunda kalendārā, reizēm tās ir 15 minūtes, reti, kad zem 10 minūtēm, kad es plānoju savu nedēļu. Es lieku lielos akmeņus, un tie lielie akmeņi ir tas, ko tanī nedēļā es gribu paveikt, tādas svarīgākās lietas. Iespējams, ka tas ir kādam lielam projektam viena svarīga atskaita, kas ir jāpaveic. Tajā pirmdienas rītā es saprotu, kas ir tās svarīgākās lietas, un es skatos uz savu kalendāru. Protams, ka tajā kalendārā nav viss tukšs, tur kaut kas jau ir iekritis, kaut kādi
atkārtojošies mītiņi, kaut kādas lietas, kas tur ir, bet es atrodu vietas, kur man tas ietilpst. Plus es jau zinu, vairāk vai mazāk, kāda tipa darbi man labāk ir, pieņemsim, darīt no rīta vai varbūt pēcpusdienā, un to arī es īstenībā jau ņemu vērā, tā kā es teiktu, ka tad, kad tu esi advancētāks tajā savā plānošanā un savā izprašanā, un tad, kad tu esi to saplānojis savā kalendārā, tad ir tas būtiskais to spēt nosargāt. Un kā tev ar to veicas, ar šo nosargāšanu? Jo es saprotu, ka tie lielie akmeņi ir saistīti ar prioritātēm. Tātad lielie akmeņi ir augstākās prioritātes. Un es pieļauju, ka tad, kad tu esi pieķēries šim svarīgajam prioritāriem darbam, tad tu tiešām esi fokusā un varbūt pat necēl telefonu, varbūt pat neatbild uz kaut kādiem ēpastiem, vai ne? Pilnīgi noteikti, un tas teiktu, primārais, kas ir, ar ko ir jāsāk, kad tu esi sapratis, kuras ir tās prioritātes, un tas man personīgi, tas ļoti nomotivē tajā mirklī, ka es esmu ieplānojis tā laika un ķeros, zinu, ka šitas ir tiešām tā svarīgā lieta, ko man jāpaveic, un es zinu, ka es pēc tam jutīšos daudz labāk, ka es to esmu paveicis, un, ja tas ir kaut kas tāds, kur es zinu, ka man ir vajadzīgs daudz fokus, man telefonā ir Do Not Disturb, jeb Work Modes, kur man nepienāk notifikācijas, nekas neparādās. E-pasts, bieži vien man ir aizvērts e-pasts. Un tas ir, ja iet tālāk un lasās produktivitātes grāmatas, un kas, e-pasts ir viens no lielākajiem killeriem, un kā es esmu sapratis, es pieņemsim noņēmis arī notifikācijas telefonā e-pastu, jo es zinu, ka es viņu tāpat skatos, un 15 minūtes vai reizēm pusstunda, vai kādreiz stunda un vairāk, tas neietekmēs. Maz ir tāda e-pasta, un tas arī ir tāds, ko vajag komunicēt tiem saviem iesaistītiem cilvēkiem, piemēram, ja tas ir kaut kas nenormāli degošs, tad ok, zvanat man. Un, to ir, es teiktu, ar vienu dienu to nevar sakārtot, tas ir tas, kas ir jāmeklē, un viena varbūt svarīga lieta, ko es nepieminēju, ja mēs skatāmies uz tām prioritātēm un laika plānošanu pirmdienām, tas nav tikai darbiņš. Tas nav tikai darbiņš, ka es salieku visu savu no 8 līdz 5 vai 6 laiku. Tās prioritātes ir visas tu, visa tava dzīve. Ilze, mamma, sportiste, varbūt ir kādi hobiji, tauta dejas dejo, iet korī vai aizraujās vēl ar kaut ko. Tās ir visas, būtībā mūsu lomas, mūsu cepurs, ko mēs velkājam. Un tad, kad es sāku plānot, tā pirmā lieta, ar ko es plānoju, ir es. Un tad es tajā nedēļā padomāju, kas ir tāds, kas man būtu tāds papildus. Ir pamatlietas, ko es zinu, ka man ir, pieņemsim, mani tik daudz treniņi, kuri man arī ir kalendārā. Ne visi, bet sevišķi, jo saspringtāka nedēļa, jo nopietnāk es domāšu, vai es, pieņemsim, iešu skriet no rīta vai vakarā, un es to ielikšu kalendārā. Tā ir satikšanās ar draugiem, tā ir aiziešana uz teātru vai kaut kas, tas iet kalendārā. Jo, ja tas nav kalendārā, tā ir mazāk varbūtība, ka tas notiks. Grāmatu lasīšanu arī plāno? Ne visas reizes, bet bieži vien, jā. Ir tāds periodi, un tas atkal ir normāli, ka vismaz man tas mainās. Ir periodi, ka es zinu, ka es katru vakaru pirms gulētiešanas lasīšu, un te ir periods, ka nē. Un tad ir bijis, jā, ka es, piemēram, ielieku, jā, ka tas ir darba dienas rīts, kad es gribu šitai grāmatai pieķerties un palasīt. Podkāsti ļoti bieži iet kalendārā, jo es, pieņemsim, daudz pavadu laiku vai skrienot vai auto, un tas man arī palīdz, ka es, piemēram, es dzirdu par kādu podkāstu, es ielikšu sev kalendārā laiku, šodien, piemēram, braucot pie tevis, man ir ielikts laiks braukt, drive, un es esmu ielicis linku iekšā, man ir ierakstīts listen, un tas man palīdz tā kā atcerēties citreiz. Izmantot vienkārši, jo tanī mirklī, kad iekāps mašīnā, piemēram, šorīt no rīta es kāpu mašīnā 6:30, tu esi samiegojies, un tu varbūt neatceries, ko tu gribēji. Bet ja tu esi jau ielicis pirms pāris dienām, vai kad, tad tāds, jā, es šito gribēju noklausīties. Šis ir labs, Klau. Tas, ko mēs īstenībā par šo sāc ar svarīgāko paradigmu vai paradumu varētu paņemt sev, tad ir jānosaka prioritātes. Ar to ir jāsāk droši vien. Tad ir plānošana, mēs to ieplānojam, un lai tās smiltis neapētu tos lielos akmeņus, mums ir disciplīna. Jā, un es teiktu, tas būtiskākais ir sākt vispār. Nebūs ideāli uzreiz. Man liekas, tas, kas ir daudz iekāpt tajā, ka viņi vienreiz pamēģina, man 1-2 dienas šits nestrādā. Es teiktu, tie ir mēneši, līdz tu sāc ieiet tādā, ka tev tas paliek par rutīnu, un tu sajūti to vērtību tajā. Un tāpēc ir tieši tā, kā tu teici,
vispār domāt par tām prioritātēm. Ja viņas ir skaidrs, tad tev ir skaidrs, pie kā tu gribi pieturēties, un tas palīdzēs ar to plānošanu. Bet plānot reizi nedēļā, un būtībā, tad, kad tu sāc plānot reizi nedēļā, gribot, negribot, tu katru dienu atgriezies un apsties pie tā kalendāra. Es citreiz esmu pārsteigts, vai, domājis, var jau būt, ka forši, ka ir cilvēki, kas tā kā dodās uz darbu no rīta, un viņi pat nezina, kas viņiem kalendārā ir, un tad ir man šitais mītings vai kas, bet būtībā, es beidzu dienu apskatoties tā, kas man rītā kaut kādas lietas, un man tas arī iedod tādu mieru, tā kā man nav vakarā, kas man tur rītā vēl vai būs, vai no rīta braucot, es jau vairāk vai mazāk zinu, un es esmu sagatavojies tam. Klau, bet runā kalendārs. Tas tev blociņš, kurā tu to visu dari, vai kas ir tavs kalendārs? Nē, ja tur links, tad tev ir kaut kāds elektronisks. Man ir Google kalendārs, un tas var strādāt cilvēkiem dažādi, kam patīk. Es ticu, ka var arī roku arī. Esmu redzējis, ka tas labi strādā, bet man patīk Google kalendārs. Tu var izmantot Siri, kuram pateikt, hey, schedule me 10 minutes on a reminder par to un to. Tā kā tas ļoti labi strādā, plus es izmantoju krāsas, kas man palīdz. Zaļās ir privātās lietas, dzeltenais ir 1-pret-1 tikšanās vai kāds sarkanais ir kaut kas ļoti svarīgs. Un mācīšanās laiks vai kaut kādi webināri, semināri, ko es arī ļoti daudz apmeklēju, tie, piemēram, ir purple, violetā krāsā. Tā kā man tas palīdz, tā kā vienkārši es atveru, un man ir diezgan skaidrs, kur man ir zvans tikšanās, kur man ir focus times, kur strādāt, un man tas palīdz. Un es pat teiktu, uz telefona es izmantoju noteikti 75% un 25% uz datoru. Tā kā apskatīties, redzēt, man izlaiž notifications. Kalendāram man ir atstāti notification, jo man tas tiešām palīdz. 10 minūtes pirms man izlaiž notifications. Klaus, šī ir viena no tām lietām, ko es obligāti izmēģināšu. Arī es kalendāru lietoju, Google kalendāru, bet es tur plānoju tikai savas darba lietas. Un nereti man ir tā, ka man ir tikai darbs saplānots, man arī darbs aizņem visu dienu, un beigās es esmu atcēlus treniņu. Es esmu atcēlus kaut kādas lietas tikšanās ar draugiem, jo man ir tikai darbs. Tā kā, jā, tas man varētu arī harmonizēt manu šo darba un privātās dzīves tādu līdzsvariņu. Klau, citāts no grāmatas par 7 paradumiem, protams. Daudzi cilvēki nav izjutuši pat mērenu sinerģijas pakāpi savā ģimenes dzīvē vai citās sfērās. Viņi ir apmācīti un trenēti aizsardzības un uzbrukuma komunikācijas veidam vai ticēt, ka citiem cilvēkiem nevar uzticēties. Tā rezultātā viņi nekad nav īsti atvērti sinerģijas paradumam un šiem principiem. Tā ir viena no lielākajām traģēdijām un zudumiem dzīvē, jo tik daudz potenciāli paliek neizmantots, pilnībā neatklāts un nepiepildīts. Neefektīvi cilvēki dzīvo dienu no dienas ar neizmantotu potenciālu, viņi savā dzīvē piedzīvo sinerģiju tikai mazos un ierobežotos apjomos. Esi sinerģisks, tā ir sadarbība ar citiem. Tā ir kaut kā liela veidošana kopā. Un man liekas, ka mēs, kā latvieši, bieži vien esam tādi paši par sevi. Mēs redzam arī pat šobrīd privātmāju rajonos tās lielās augstās sētas un tūjas un norobežošanās, katrs pats par sevi. Kā tu esi pats izjutis šī paraduma spēku? Un kā tas ir efektivizējis vai palielinājis produktivitāti, šī sinerģija un sadarbība? Šī ir, es teiktu, viens no grūtākajiem paradumiem, teiksim tā, kas mani pat laikam pārsteidza, kad vienā no starptautiskajiem Franklin Covey arī pasākumiem, kur runāja, arī viņi tomēr teica, ka šis ir tāds, kas aiziet visgrūtāk cilvēkiem. Un arī viens, kas te ir, vienam praktizēt sinerģiju nav īsti iespējams, jo tev vajag citus cilvēkus, sadarboties ar citiem. Un ja tas otrs jau ir tādā mindsetā, ka viņš to galīgi nevēlās, tev tās iespējas ir vēl mazāk. Bet tavam komentāram par mūsu kultūru, jeb latviešiem, tas arī ir tāds, domājot par to proaktīvo valodu, ko es iepriekš minēju, vai tādu pieeju.
man parasti nepatīk, kad mēs paši sevi bieži vien sakam, mēs jau neesam tādi vai neesam šādi, bet kaut kādā ziņā ir tā, ka mazāk, it sevišķi strādājot dažādās organizācijās, man liekas, Latvijas organizācijās mēs retāk izmantojam šo iespēju meklēt sinerģiju, meklēt trešo variantu vēl, dzirdēt vēl variantus, kā ātri dzirdēju vienu variantu, viens pateica un miers, un tas piemērs, kas man bija salīdzinoši nesen, esot Šveicē pie klienta uz workshopu pāris dienu, es tā kā brīžiem no malas skatoties, no tā sava skata punkta bija tā kā pārsteigts, cik dabīgi un viegli nāk tā dabūšana no katra padalīšanās ar ideju, ar viedokli, ka viņi to tā kā var redzēt, ka viņiem to vajag. Kamēr katrs nebūs izrunājis un pateicis un iedevis to savu skata punktu, nevirzās tā kā tālāk, dot to iespēju izrunāt. Un tas ir tāds vienkāršs piemērs arī, kad meklē tās iespējas, jo tā pamatdoma, kā es sev atgādinu reizēm, kad mans variants, viņš ir varbūt labs, tavs arī varbūt ir labs, bet ja mēs liekam kopā un meklējam vēl variantus, mēs varam kaut ko vēl labāku dabūt. Un ja tu to nemēģini un nemeklē, tad viņš arī nebūs vēl tas labākais variants. Un tie atslēgas vārdi, kas man ir par sinerģiju galvā, ir divi, un viņi ir interesanti. Tas ir radošums, kā tāds atrast vēl kaut ko. Un tā ir arī pazemība, un ja mēs to skatāmies no tā mūsu skata, kad pieņemt, ka ir tie citi viedokļi, un meklēt viņus, un sadzirdēt viņus, un it sevišķi organizācijās, ja mēs domājam par mums kā vadītājiem bieži vien, tas ir radīt to piemēru, klausīties, meklēt vēl variantus, vēl idejas, jo kas ir būtiski arī, un to noteikti daudz ir piefiksējuši, sevišķi, ja kā vadītājs, tu pateiksi kaut kādu viedokli vai variantu vai risinājumu, un tad tu dzirdēsi mazāk citus, un tad būs ok, daram, lecam uz šo un virzamies tālāk, un tādā veidā iespējams tiek palaist garām potenciāli vēl labāk ideja, risinājums. Jā, bet parasti ir tā, ka sāk runāt vadītājs. Vadītājs ir šis rupors, un tad pārējie vienkārši piekrīt. Un tas nav par sinerģiju, vai ne? Tas vairs nav par sinerģiju, un te jau, protams, varētu teikt, cilvēkiem ir iespēja, iniciatīva, proaktivitāte atkal. Bet, protams, ka tā ir vide, tā ir kultūra, un ja tas vadītājs vienmēr bliež ar to uzreiz ar savu piemēru, ar savu risinājumu, maza varbūtība, ka tur būs, un tas vadītājs vēlāk pēc tam teiks arī, bet nevienam jau nav idejas. Bet vai tu viņas īsti esi meklējis, arī tā kā radīs iespēju tām idejām izdīgt? Man arī ar līnu šis asociējās, ka pirmkārt jau vispār tā līna un efektivitātes kultūra, viņa nevar pastāvēt uzņēmumā, ja to dara tikai pāris cilvēki. Tas ir jādara visiem. Tā jau vien ir sinerģija, un otrs stāsts ir par to, ka mums ir jāveido šie mazie ikdienas uzlabojumi, un ja viens cilvēks ir tas, kurš ir idejām apveltīts, un tie, kuri parasti šie ideju ģeneratori, viņi ir diezgan struntīgi izpildītāji, savukārt cits saka, nedod man nekādas idejas, es labprāt izpildīšu, ko tu man teiksi. Un šeit, man liekas, ir šī sinerģija, ka katrs mēs ieraugām sevi stiprās puses un atzīstam, kas mums nesanāk, un meklējam to puzles gabaliņu savā komandā, uzņēmumā, ģimenē, kas mūs papildinās. Tāpēc jau tas ir arī tas atslēgvārds, viens, ko es minēju, tā pazemība, spēšana apzināties, ka ne visā es esmu tas labākais iespējams vai visu zinu, un neobligāti tas nav par labāko, tad mirklī tagad par manu to ideju, bet tas ir par kopējo. Un tas piemērs, tu prasīji par piemēriem arī, ko es minēju, kurš bija workshopā Šveicē, ka es biju vēl salīdzinoši jauns tajā projektā pieslēdzies un arī vairākās situācijās es arī bišķiņ, latviešu valodā saku, raustījos vai dot to savu viedokli, skatu uz to. Tajās vairāk bija situācijas, kur man pārjautā, lai es arī dalos. Un tāpēc tam vienā no kafijas pārtraukumiem pienāk man viens arī senior cilvēks un saka, jā, paldies, ka tu dalies, jo ļoti vērtīgs savādāks skats ir. Jo, tu esi nesenāk pieslēdzies šim, un mēs jau esam ieskrējušies tajā, mēs ļoti daudz ko pieņemam par pašsaprotamu, tā kā arī. Un tas ir par to, ka, spēt
iespējams, te ir divas puses. Viens no manas puses arī izteikt to un pieslēgties tam visam, bet no tās otras puses, tā kā, ka viņiem ir vēlme, viņi meklē to un to citu viedokli, vai tas ir jaunais viedoklis vai savādāks, lai radītu kaut ko labāku gala rezultātā. Tas tā ir runa, man liekas, arī par briedumu pateikt vēl paldies, ka tu dalies jaunāks darbinieks, jo tas, kas viens no Līnas zudumiem 7 ir neizmantots cilvēku potenciāls, un tad, kad mēs par to mācam un stāstam, tad tie negatīvie piemēri ir tādi, ka vadītāji pasaka, turi muti, tu esi šeit, lai strādātu, nevis runātu vai domātu, un bieži vien ir radīta šī kultūra, kur pat bailes ir pat. Uzticībā balstīta kultūra. Tas ir tas, kas vajadzīgs, kad cilvēks viens, protams, tas nav bļaut par jebko, bet tas ir tas, ka tu jūties gana droši, ka tu vari izteikt to savu viedokli, ka tajā ieklausīsies un ka tev tieši tā, nepārmetīs vai nepasmiesies par tevi, bet ka to tavu viedokli uzklausīs un ideālā variantā novērtēs. Un, protams, ir tā otra puse, kas ir ieinteresēta, kas meklē to. Nevis to dara tikai kaut kāda ķekša pēc arī, bet ka apzinās, ka no tā var būt vērtība. Mēs gan par šo paradumu nerunāsim, bet ir šis viens vēl no paradumiem, ka nevis klausīties, lai klausītos, bet klausītos, lai sadzirdētu, un tas ir kopā ar šo sinerģiju, vai ne? Viņi neeksistē gala rezultātā viens bez otra, tas ir kopums tieši tā, un par sinerģiju runājot tieši tā, tas sāks ar to, ka tu klausies, lai sadzirdētu pirmām kārtām arī otru cilvēku. Jā, klausamies, lai sadzirdētu. Un ķeramies klāt manam mīļākajam paradumam – asini zāģi. Tas nav tik viegli saprotams, par ko mēs runāsim, par zāģu asināšanu, bet par ko es gribēju tev teikt, ka tavā LinkedIn profilā es redzēju tādu pauzi karjerā, kas bija atzīmēta ar Health and Wellbeing. Par ko tas bija? Tas bija par to zāģa asināšanu? Tas bija burtiski par zāģa asināšanu. Es reāli veselu gadu asināju zāģi dažādākajos veidos, teiksim tā, bet varbūt pat būtiskāk ir, kā es līdz tam nonācu, ka bija pavadīts labs periods bliežot un darbojoties, un pandēmijas laikā es tā kā lasot arī dažādus gan grāmatas, gan podkastus klausoties, sapratu, ka es varētu un sāku par to domāt, plānot, ko man tas nozīmētu, gan no finansiālās puses un dažādi, un nonācu līdz lēmumam, ka es ņemšu pauzi ļoti apzināti, un no mirkļa, ka es to nolēmu, es vēl nostrādāju būtībā vairāk kā pusgadu, un tad gadu nobeidzot arī es nobeidzu darba attiecības, un mans mērķis bija minimums 9 mēneši, ko es arī sev biju uzlicis līdz gadam, ka man ir pauze, un es biju sācis saplānot, ko es darīšu, ko es tajā laikā gribēšu panākt. Bet tas bija par zāģa asināšanu. Klau, varbūt tu vari paskaidrot par šo paradumu, jo ko tas nozīmē, ko tas sevī ietver un kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc tas ir svarīgi? Sāksim ar piemēru, ka kāds mežā zāģē koku ar neesu zāģi. Un, attiecīgi, tas process neiet īpaši ātri, vai ne? Un kāds garām gājējs piedāvā šim zāģētājam, ja nepiedāvā, ja dod ieteikumu, ka varbūt nosina zāģi. Kāda domā, kāda ir atbilde no zāģētāja? Nav laika. Jāzāģē. Nav laika, jo ir jāzāģē. Un tieši tā arī ir, kad lielākā daļa mēs visu laiku kaut ko daram, darbojamies, cīnamies, bet mēs neparūpējamies par to savu instrumentu un nenoasinam viņu, un tas instruments esam mēs paši, un tas ir mūsu prāts, mūsu ķermenis, un kā tad mēs par to varam parūpēties, jeb kā mums par to vajadzētu parūpēties, ir dažādās jomās par to domājot, gan fiziski, gan, teiksim tā, garīgi, emocionāli, sakārtot to, lai mēs sevi piepildīt dažādās šajās jomās. Un tāpēc, ja atceries, ka es teicu par laika plānošanu, tad tas pirmais ļoti lielā mērā ir tieši par to domāt par dažādajām jomām, lai viņas būtu man arī kalendārā iekšā.
Tas ir rūpēties par savu ķermeni, par sportu. Ēšana arī ir daļa no tā, attiecības ar cilvēkiem, ar tuvajiem, kā domāt par šīm visām lietām un attiecīgi plānot viņas savā laikā, par mūsu hobijiem. Tā arī ir ļoti svarīga lieta, kā mēs izpaužamies, un vai tas ir kādam ir kaut kas ļoti aktīvs, vai varbūt kādam atkal tā ir brīvprātīgais darbs vai kādas lietas. Tā kā šis ir tas, kā mēs asinam to zāģi savējo, lai mēs pēc tam būtu spējīgi atkal būt efektīvi lietās, ko mēs darām. Un tas, ko es varu pateikt, pēc sava pilnā gada pauzes, es tiešām uzsākot atkal darba gaitas, es biju pārsteigts par to, cik, manuprāt, man jau ikdienā es nekad nesūdzējos par savu, teiksim, tā enerģijas līmeni, domu skaidrumu un fokusu, tad tas bija reiz 2 gandrīz vai. Un tas bija ar tādu patīkamu baudu izbaudīt. Es noteikti tagad nevarētu teikt, ka tas ir tādā pašā līmenī, bet pēc tās pauzes tas bija tā kā liekas, wow, var tik efektīvi strādāt, un tu vari apsēsties tiešām uz 2 stundu sesiju ar kaut kādu data failu, ko tev vajag, tā teikt, uzkost un pārstrādāt un uztaisīt kaut kādu smukas dashboardu vai vizualizāciju. Tas notika ar ļoti daudz lielāku vieglumu nekā ikdienā. Vai tu pieļauj domu, ka tu varētu atkārtot kaut ko tādu? Es pieļauju, jā, es noteikti neizslēdzu, ka tas varētu būt, pieņemsim, nezinu, pēc 5, pēc 10 gadu kaut kāds mirklis, kad atkal savā personīgā situācijā es to arī izmantoju kā tādu pārdomu mirkli, vienkārši, kas būs tālāk. Pēc 11 gadiem, tā teikt, korporatīvajā vidē vienkārši sakot, un tas bija tas arī, ko es nolēmu, ka es pārēju konsultāciju, biznesa konsultāciju jomā un arī Franklin Covey trenera ar misiju palīdzēt organizācijām kļūt efektīvākiem un sasniegt izcilību. Arī tas nāca šajā pārdomu gadā, teiksim tā, pārdomu gadā, veselības gadā. Es vēlreiz pārlasīju 7 Habits grāmatu un pēc tās izlasīšanas arī bija sapratni, ka jā, es gribētu šo arī pasniegt citiem. Klau, bet mēs visi saprotam, ka ne katram ir tā iespēja paņemt šo gadu brīvu. Ko tu ieteiktu ikdienā ar šiem mazajiem atalpas brīžiem, kā darboties? Un tu jau droši vien arī tagad, ne jau tu tagad strādā non-stop un gaidi, ka pēc 10 gadiem varēsi atpūsties, ja? Kā tu ikdienā un ko tu ieteikti tiem, kas nevar paņemt gadu brīvu? Un tieši tā, es saprotu, es to tajā gadā, kad man bija off, es to bieži vien sev atgādināju, cik liela vērtība ir, ka es šādu investīciju un šādu dāvanu sev varu atļauties un esmu sniedzis. Un tieši tā, ne visi to var, ne visi to grib, ne visiem to vajag, bet ikdienā, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, un te arī ir jāskatās pēc tāda cilvēka tipa, ir citi, kam ir vajadzīgs tas 2-3 nedēļu lielais atvaļinājums, un ir cilvēki, kas var taisīt tos mazākus arī. Un man pašam ļoti labi strādā paņemt, piemēram, kādreiz piekdienu off un uztaisīt garo weekendu vai tas ir mazs izbrauciens. Man svarīgi ir būt dabā. Tikpat labi es esmu arī darījis tā, ka es strādāju nedēļu pirmo dienas daļu, pusdienas daļu un otro dienas daļu esmu off arī, aktīvāk sportoju. Tā kā tas ir tāds atrast to, kas labāk strādā, var pamēģināt dažādas lietas, var ieviest kaut kādu tradīciju, ka man, piemēram, katru mēneša pirmajā nedēļā, piekdienā es dodos īpašajā randiņā ar tuvāko un tādas lietas ieviešot, liekot viņas savā kalendārā un pieturoties pie tā, ir iespēja atrast tos momentus. Jā, īstenībā mēs katrs laikam saprotam, kas ir tas, kas mums dod enerģiju. Ja mēs šos avotus esam atraduši un prioritizējam un neliekam novārtā, tad jā, ļoti labi. Zini kā, es eju sportot, un bieži vien man daudz saka, kā tu vēl pēc darba dienas vari iet sportot. Tad tev vēl mazāk enerģijas. Es saku tieši otrādi. It kā liekas, protams, tas ir fizisks darbs, ko tu dari, bet balanss atkal savukārt starp šo strādāšanu ar smadzenēm un strādāšanu fiziski, tas ir pilnīgi cits. Atpūšos es tieši darot fizisku darbu.
Jā, un tas ir tas, kas ir jāatrod. Un ir kāds, kas var iet pastaigā, ir kāds, kas varbūt dārzā darbosies. Tās ir dažādas lietas, kas ir vajadzīgas, bet kustība, un tāpēc, piemēram, ir cilvēki, sports, es bieži vien mēģinu izvairīties lietot šo vārdu, jo cilvēkam ir vajadzīga kustība. Jo, sports jau, jā, super, bet sāksim kaut vai ar kustību, bet kustība tas ir tiešām pusstundu iziet pastaigāt un stundas pastaigāt, un ideālā variantā tas ir dabā. Un tad jau tiem, kas grib vairāk skriet un iet uz sporta zāli, lieliski. Jā, un tas ir nākamais solis. Jā, paldies tev par šiem ieteikumiem. Bet tagad mēs pašā nobeigumā es tev gribu uzdot vēl 10 vai varbūt pat mazāk jautājumus, vēl vairāk iepazīstot tevi un izvelkot no tevis ārā vēl kādu gudrību. Klau, viena atpūta, teiksim, reizi gadā 2 vai īsākas atpūtas biežāk? Kas labāk? Kas labāk, ņemot sevi, es teikšu, biežāk un īsākas atpūtas. Ko tu atbildētu tiem, kas apgalvo izgulēsies kapā? Es teiktu, izlasi grāmatu, kāpēc mēs guļam. Matthew Walker, tāda grāmata, kas arī man mainīja. Es tā īsti agrāk neatbildēju, bet man bija tāds periods, kad es ļoti apzināti centos samazināt miegu. Bija momenti līdz 5 stundām arī, lai man būtu vairāk laika darīt lietas un es būtu produktīvāks. Bet tās grāmatas izlasīšana un vēl, teiksim, saturs, ko es esmu uzņēmis citās grāmatās un podkastos, man ir pārliecinājis, ka mums ir vajadzīgs tās. Un atkal kādam varbūt mazliet vairāk, kādam mazāk, bet es teiktu minimums starp 8 un 9 stundām gulēt, lai mēs būtu efektīvi, spētu domāt, funkcionēt, socializēties ar citiem normālā līmenī. Ja tev būtu iespēja izvēlēties kādu superspēju, kas vairotu tavu jaudu, kura tā būtu? Šis ir interesants, un mana superspēja būtu likt cilvēkiem nestresot, atslābt un noticēt sev. Un gan tā vienkārši kādreiz, teiksim, tā randomā cilvēkiem to pielietot, bet pilnīgi noteikti arī tādās sarunās vai ar problēmu situācijās, kad vienkārši spēt palīdzēt, un arī tuvajiem. Jo ļoti, manuprāt, daudzu problēmu cēlonis ir tas, kad mēs iespringstam un pārspringstam par lietām. Un neticam sev, ka mēs tās varam atrisināt, vai kad mēs tiksim galā ar šo problēmu un uzradam to lielo stresa burbuli, kas noēd ļoti daudz ko vērtīgu. Man liekas, tev būtu ļoti daudz draugu, jo daudziem šis būtu nepieciešams. Kas ir tev labāk, kas labāk patīk lasīt grāmatas vai klausīties podcastu? Ja ņem, ko es daru vairāk, tas noteikti sanāk podcastu. Ja paņemtu stundās noteikti, bet ja man būtu jāizvēlās viens, tad tomēr tās ir grāmatas, jo tu dziļāk tiec tajā tēmā, un tas pats, ko es minēju grāmatu Why We Sleep. Jā, tu vari noklausīties podkastā, viņš izvilks kaut kādas tās svarīgākās lietas, jo tomēr podcasts kā tāds ir noķer to cilvēka uzmanību 40 minūtēm vai stundai, bet grāmata lielākoties, tas tev paņem laiku, tu vari piepauzēt, piedomāt, un lielāku vērtību, manuprāt, iegūst tomēr no grāmatas. Un kur grāmata būtu tā, ko tu ieteiktu izlasīt, izņemot 7 paradumus? Izņemot 7 paradumus. Es minēju grāmatu, kāpēc mēs guļam, bet tā kā to es minēju jau citā jautājumā, tad es tagad iedomājos par grāmatu, ko es izlasīju savā brīvajā gadā, kas man noteikti ļoti daudz pielika pie pirmā paraduma par proaktivitāti arī, un tādu apzināšanos par savu dzīvi ir Man's Search for a Meaning no Viktora Frankla. Par ko tā ir? Teiksim tā. Pirmā daļa ir par dzīvi holokausta nometnē, bet viņš atrada tā esence, es teiktu arī, kad viņa mīnings dzīves, jeb tā teikt, palīdz man atrast to labāko vārdu. Viņš atrada mērķi, kāpēc viņš gribēja pastāstīt pasaulē par savu piedzīvojumu. Un tas bija tas, kas viņam palīdzēja izdzīvot. Un tas ir tāds arī tas cilvēks, kurš zina savu kāpēc, var pārvarēt jebkādu kā apmēram, tā dzīvoja. Tas varbūt tā ļoti
filozofiski, bet jā, šī grāmata man ļoti aizskāra. Klau, tas izklausās interesanti. Viņa ir nopērkama kaut kur? Tu viņu... Viņa ir noteikti nopērkama. Es viņu gan angliski, viņa noteikti arī latviski izdot, jā. Ok. Kurš no šiem 7 efektīvu cilvēku paradumiem tev ir vistuvākais? Pašam. Es teiktu zāģa asināšana, jo, ja tu neesi nosinājis to zāģi, tad ir grūti ar citām lietām, vai tas būs plānot laiku, domāt par prioritātēm, strādāt ar citiem cilvēkiem un ieklausīties. Tā kā tev ir jāparūpējas, un tāpēc to es bieži atgādinu, un tas varbūt izklausās tā sautīgi, bet, tomēr, ja tu neesi parūpējies par sevi, tad tu nespēji nedz rūpēties, nedz sadarboties ar citiem cilvēkiem. Jā, diezko proaktīvs arī tu nebūsi, ja tu nebūsi ar enerģiju. Un pēdējais, kurš būtu tas cilvēks, ar ko tu gribētu aiziet vakariņās, un ko tu viņam jautātu? Lai uzzinātu kaut kādus viņa dzīves principus, ko tu apbrīno? Tīri tāpēc, ka es nesen klausījos podcastu, tas būs Simons Sineks, rakstnieks, jau arī uzņēmējs, TED Talk, viņam ir... Es esmu lasījis vairākas viņa grāmatas, un tas, kas man būtu interesanti, ko es viņam jautātu, ir tieši arī par to strādāšanu ar organizācijām un kā viņš ir izveidojis tagad savu uzņēmumu, kas jau ir gana liels, kas veido apmācības, sadarbojas ar uzņēmumiem, tā kā sākot kā runātājam un rakstniekam, jau viņš ir izveidojis gana lielu organizāciju. Tā kā tas būtu tas, ko man būtu interesanti dzirdēt to ceļu, kā viņš līdz tam nonāca un to organizācijas veidošanu tālāk. Kā viņš spēja paturēt to, vismaz tā tas izskatās, tās savas vērtības un to savu vīziju tieši organizācijas darbībā tālāk, pieņemot jau daudz cilvēkus un attīstot to. Paldies, nemocīšu vairāk tev ar maziem jautājumiem. Klau, paldies, Matīs, tev par šodienu, par taviem padomiem, par tavu pieredzi, par interesantiem stāstiem. Mēs izrunājām šodien par 4 no paradumiem, ir 7, kur vairāk par to var uzzināt, paklausīties, pamācīties. Jā, viens ir grāmata, bet vai ir šie kursi, vai podkāsti, vai webināri, vai kā teiks? Jā, tas, ko es iesaku, ir piesakot LinkedInā, Franklin Covey Latvija, tieši Latvijā profilam, kur tiek izziņoti, tad, kad ir publiskie kursi pieejami, protams, organizācijās, iekšienē mēs arī iekšējus in-house kursus organizējam, ne tikai 7 Habits, bet viens no tiem ir 7 Habits, un arī mājaslapā franklincovey.lv ir informācija, kur var pierakstīties newsletteram, ko es tiešām rekomendēju vienreiz mēnesī, newsletters ar kādiem rīkiem, ieteikumiem, vērtīgiem rakstiem par jaunākajām apmācībām, kur var saņemt to informāciju arī. Lūk, un ja jūs vēlaties iepazīties ar Matīsu klātienē, tad jums ir visas iespējas apmeklēt šos kursus un iegūt vairāk zināšanas un kļūt efektīvākiem un produktīvākiem. Par to mēs visi esam par, vai ne? Jā, un pašiem vieglāk dzīvot. Tieši tā. Paldies tev, Matīs. Paldies! Paldies arī jums par to, ka klausījāties un piesakojat podkastam YouTube, Apple podcastu un Spotify platformās. Tiekamies nākamajos raidījumos. Es esmu Ilze Čerevko un šis ir podcasts Strādā gudri, nevis smagi.